Sveicināti, draugi! Uz meža takas. Ceru, ka buku medību sezonu esat veiksmīgi jau atklājuši. Mēs mazliet kavējamies šajā ziņā, bet jūnijā sākam ar to, ka esam Palejas šautuvē, kur jau ikgadēji notiek Arņa Žējera piemiņas kauss. Īpaši viņš ar to, ka domāts tieši medniekiem, attiecīgi arī disciplīnas interesantas, saprotams, ļoti aizraujošas. Dainis Tučs, Arņa Žējera ģimene parūpējās par to, lai šeit viss skaisti notiktos. Pasakosim līdzi, kā veicās medniekiem. Un vakarā, protams, dodamies uz mežu. Čau! Pamedīt kādu buku. Esiet sveicināti sacensību dalībnieki! Es sveiks! Došu vārdu organizatoram Dainim Tučam. Jā. Mums ļoti liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā šeit šautuvē Palejas Arņa Žējera kausa izcīņā. Jums arī liels prieks pa mums, ka mēs esam norganizējuši šo skaisto pasākumu. Un, lai jūs ieceres sasniedz mērķis un lai skaista diena mums šodien. Meža takas, starp citu, varbūt būs pēdējais raidījums, kur mākslīgais intelekts neiejauksies. Tur jūs varat būt droši, ja? Tas, kas notiek tagad jūsu ekrānos, tā ir īstenība. Un, man liekas, jūsu šautuve Palejas ir arī super liela īstenība, jo cik gadi, kad Patrīts sāk šeit 20 pāri? 26, ja es nemaldos, kopš pirmās sacensības. Jā. Kāds ir tavs vērojums? Vai šeit pārsvarā pie tiem brauc mednieku kolektīvi, vai ne? Es atceros tās pirmos gadus, kad arī mūsu kolektīvs atbrauca, citam pat lapā bija grūti trāpīt. Kā tas ir izaudzis, mainījies? Kāda attieksme palikusi? Mēs vispār esam mainījušies, vismaz, ja runājam tieši pa novadu, pa Madonas novadu, ļoti uz labo pusi. Mums Madonas novadā ir vairāk kā 50 kolektīvi, un katru gadu uz tādu, varētu teikt, piešaudi pārbaudi pirms sezonas, vai pirms lieliem pērnaģiem, vai pirms dzinēju medībām, atbrauc apmēram 25, gandrīz puse atbrauc, un tiešām tie rezultāti. Ja kādreiz bija smīkņāšana par vai tas ir vajadzīgs vai nav, un atbrauc ar visām vecajām patronām uz šo, tad tagad tā ir jau tāda godu lieta, un katrs kolektīvs to sevi iekšēji kontrolē, kos iekšējos noteikumus uztais, vai tas ir jauno mednieku eksāmena princips vai savējais, individuālais kaut kāds. Atbrauc vienkārši pārliecinās viens par otru un patrenējas, un tas jau ir tas galvenais, ka viens otru redz, kā rīkojas ar ieročiem, un tas trāpījums varbūt tās vai pa labi vai pa kreisi, bet ja tā grupiņa ir, tas ir labi. Jā, tas ir labais piemērs, ka vīri viens otru tā kā pavelk. Pastāsti šajā dienā par disciplīnām, jo es saprotu, viņas ir ļoti pietuvināts tādām mednieku situācijām. Jā, šis Arņa Žējera piemiņas kauss ir tāds nevis vairāk, bet pamatā uz medniekiem tendēts. Tātad tas ir medniecības tāds tā kā saliedēšanas un pasākums par izcilu personību Arņa Žējeru, kas veltījis visu mūžu ir medībām, un viss, kas saistīts ar to ir. Un tad līdz ar to mums ir tie medību pietuvināti daudz maz disciplīnas. Tātad Lubānas pīle, vienkārši lidojumi, bez sarežģītām lietām. Tad mums ir vienošais Alnis 10 metru pneimatiku, kas arī varētu teikt ir tāds pamats. Tomēr kustīgs mērķis, jā. Kustīgs mērķis un ar pneimatiku. Un tad ir 50, 150 metri, kas ir reālās situācijas mednieki. Un mēs šeit uz sportiskiem, sporta meistara cienīgiem rezultātiem neejam, mēs ejam, ka šis pasākums ir tieši veltīts medniekiem. Un tad ir vēl iekšējās disciplīnas, kas ir skrienošā meža cūka 35 metri ar mazkalibru ieroci. Un tas tāds tiešām medniecisks, medniekiem veltīts pasākums. Viestur, tev sanāk darba darīšanās būt visās gan arī šaušanas sacensībās, dažādos pasākumos, kas saistīti šaušanu. Man interesē, kāds tavs vērojums, kas attīstās, jo vienbrīd tur baigi šķīvi attīstījās, vienbrīd long range, vai ne? Disciplīnas mainās. Kas tagad tāds aktuāls ir? Man tā liekas, ka tagad ir
biežāk vienkārši tā šaušanas sacensības un daudz un dažādas. Nu, piemēram, liekas, ka vairāk pulcējās tieši mednieki un tādai reālai medību praksisē šaušanai. Un manā skatījumā no tās jau patiesībā ir tā lielā jēga. Jo, teiksim, ir jau forši tas kilometrs un viss tas pārējais medībās, tas nav vajadzīgs un visdrīzāk, ka tas arī neizdosies un tā tālāk. Tā kā tā, un arī šeit, nu, man šeit ļoti patīk pasākums, pirmkārtām tā kā mājās gandrīz, ja. Mūsu kolektīva vadītājs organizē šo pasākumu, ja, un tad praktiski izšai pa šķīviem, nekas sarežģīts, ja, ar karabīni, un ļoti fantastiski tā kā. John Wolf, Johnnery, ja? Jā, labs, pamatlieta. Draugi, manuprāt, šis ir pirmais gadījums, kas palējās, kad Jānis piedāvā diezgan unikālu piedāvājumu visiem medniekiem, vai ne? Tieši tā. No jau 3 nedēļas tas notiek faktiski līdz 15. augustam, no 8:00 līdz 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai ieskaitot. Šautuve absolūti par brīvu. Ko tas nozīmē? Paņem plinti, paņem munīciju, dodies pie mums, paņem mērķus, paņem viss, kas vajadzīgs, ir smilšu maisiņus, austiņas, visu pārējo, dodies uz šautuvi, izdarīt. Paraksties drošības žurnālā, tad protams, jā. Pats uzņemās atbildību par šo drošību. Tieši tā, izlasi noteikumus, ja sen neesi lasījis un vienkārši paņem pārbaudi savas spējas. Durvis saprot, ka visu laiku ir vaļā? Jā, tieši tā. Tātad darba dienās līdz pat sestdienai ieskaitot? Jā, sazinoties ar manīm, vienkārši iepriekš un droši atbraukt un visu izdarīt. Brīnišķīgs piedāvājums, draugi, brauciet un uzlabojiet savas spējas. Bet tu zināji, ka šī šautuvē tagad līdz augustam ir iespēja darba dienās, sestdienu ieskaitot, braukt pa brīvu, principā individuāli darboties. Kā tev liekas šī ideja? Nu, kolosāli. Es domāju, ka no Vilciņa ģimenes, no Jāņa personīgi, tas ir ļoti liels solis pretī medniekiem, jo tāpēc, ka, nu, Latvijai ir bišķiņ jāsasparojās šāvējiem, it sevišķi, ja paskatāmies ar kaimiņu valstiem un nerunājot jau par kādiem citiem kontinentiem, mums tā šaušanas kultūra, ieroču kultūra un viss tas ir vairāk jāattīsta. Ja? Nu, protams, visiem liekas, kur tad tā šautuve, tad tur būs jāmaksā, tad tur nebūs laiks un visas pārējās lietas. Un tas šis, man liekas, ir sevišķi Madonas novadam apkārtniem kolektīvi fantastiska lieta. Un pie kam Latvijā patiesībā ir problēmas ar to tālo šaušanu, nu, ne tālo, sauksim to pa vidējām distancēm, teiksim, tie 300 metri. Visur 100 metri patiesībā tas nav nekas, tur 100 metros tās kļūdas savas pat nesaprot. Un šeit var uz 300 metriem izšaut, un man liekas, ka šeit vēl tālāk gongi, tā kā tā ir forša lieta. Un pirms medībām sagatavoties, ieročus pārbaudīt, prasmes attīstīt, tā kā tas ir baigais pluss. Tas, ko es šeit redzu, parunājoties ar medniekiem, visiem tāds liels prieks par iespēju forši pavadīt laiku, gan izvēl kā ģimenes pasākumā un patrenēties un satikt vienam otru. Cik gadus šī tradīcija jau ir? Šis ir 4. gads. Šis ir 4. un mēs tādā veidā mēģinām godināt Arņa piemiņu, jo viņš visu savu apzinīgo mūžu, man pat gribētos teikt, ir bijis mednieks, kaislīgs mednieks, un tas bija viņa dzīves aicinājums. Jā, es domāju, viņi pazina visi Latvijas mednieki. Es vēl aizvakar Sēlijā intervēju Ivaru, kurš pie Arņa nostrādāja daudzus gadus, un parunājamies. Tev noteikti daudz palīgi ir, kas palīdz organizēt šos mačus, redz balvas, visādi sarūpēts ir. Jā, mums ir palīgi, un liels paldies palīgiem, tas ir Jānis un Dainis, un mēs esam arī ļoti pateicīgi sponsoriem, kas sarūpē balvas, lai medniekus varētu apbalvot, godināt par viņu sasniegumu. Nākamgad arī mēs ceram pasākumu, jā? Jā. Ja būs atbalsts no medniekiem un no dalībniekiem, tad jā. Paldies tev, ka taisi šo pasākumu. Paldies. Kas daļa šajā disciplīnā? Es skatos, šāvēji ir mednieku turnīšos, jā? Jā, kā īstās medībās. Kas jāizpilda? Jātrāp pa lapsu, tad meža cūka un stirnu vāzes. Un kāds distants? 50, 100 un 150. Šitā ir reāla mednieku distance. Manuprāt, visi šie mači ir tādi domāti vairāk medniekiem nekā sportistiem, pareizi? Nu, jā, bet rezultāti kādi ir? Ar katru gadu uzlabojās, bet tomēr. Ir vēl kur tiekties, jā? Protams. Tas ir labi, klausies, Žeja ir kaut 4. gadu jau. Jā. Un jūs kā Malači, kā organizētāji, kā atbalstītāji, mēs tikko ar Ināru parunājāmies. Man liekas, ka laba tradīcija, kāda atsaucība no medniekiem? Pozitīvi un tāda,
tautas mači mednieki. Tā kā lielā ģimenēm tā sajūta tāda, jā, ne? Ganais katram ir gandarījuma balva, ne tikai čempioniem. Tā kā. Kā tev patīk tā ideja, ko Vilciņš, ka viņš līdz augustam šeit aicina vienu mednieku braukt pašam, parakstīties žurnālā un patrenēties? Jā, tas ir ļoti labi. Nu. Man ir brīvs laiks, atbraucis, varu pat 300 metros. Nu jā, nav jāpiesakās, nav jāgaida. Jā, ideāli. Daņa, vakarā varēsim pie tejiem uz buku aizbraukt? Ir vispār buka vēl? Pāris bija. Ja mēs braucām garām Lietavas, izskatās, ka jums lauki ir ezeri. Lubāns ir izgājis ārā pavisam. Ragi no ūdens. Jā. Bet kā, ir izēmojuši buku? Kā tev liekas? Ir ļoti labi mums. Jā? Ļoti labi. Pavasars bija mīksts, labs. Jā, jā. Nu labi, tad vakarā dajies paskatīties. Šaujiet garām. Pie vēl. Gribētu teikt, ka rītīgi seksīgs vakars, bet tā laikam nedrīkst televīzijā runāt. Tāpēc es teikšu. Nu, rītīgi skaists vakars. Rītīgi. Mums ir iedots maršruts. Mēs laižam uz torni. Paralēli skatāmies pļavā. Nu, brītiņi pasēdēsim, paskatīsimies, pagaidīsim. Un tad domāsim, ko tālāk darīt. Nosīt viņus to mākoņu foni. Izskatās vienkārši. Ļoti romantiski. Tieši izkāpā ārā. Kur odiem ir dzimtene? O jā, Lubāns. Nelabzemē. Nelabzemē, jā. Jūs atnācat saviem odiem? Jā, jums sako. Jā. Es uzpūtu oranžu aģentu. Termosals darbojās. Nē, tagad bija labi, kamēr jūs neatnācāt. Mēs turnī sēžot bijām izslēguši termosalu, kas tur nevajadzēja. Nokāpām lejā, Harvīts nokāpa pirmais. Slēdz iekšā, bet gan jau ko vēl nosāsies. Nu, kādu novērojumu? Kur redzējāt? Štās, jā. Zilons bija. Bebris? Bebris Facebookā, jā? Bebri nofilmējām? Nē, Facebookā nē, bet mums bija 527 metros bija stirnāzes. Tur Kaziņa kā precīzi. Tur pāri, jā? Jā, bija Kaziņa tepat. Un tu redzēji rākus 527 metros. Perfekt. Es varēju pateikt, ka viņš nav medījums. No, es varēju saskaitīt žuburus. Ar 30 palielināju, ne? Pat ne ar visu 30, kaut kādu 7, Aha. 5. Labi. Baigi labi. Pa to es rāju rītīgi iekaipoju. Labi. Jā. Tu redzēji manējo? Un es redzēju jūsu stirnu, kas jums bija. Es nesapratu, kā tā. Tur, kad viņš Viņi bija tur, ja? Jā. Okay. Grāvī, jā. Tas bija stirna vai āzis? Kazlēns man izskatījās. Kazlēns. Jā, stāvēja vienkārši ienīts. Nu jā. Mums ir superīgi kadri mums ar dronu. Jā? Superīgs vakariņš. Ideāli. Nav jādīrā. Un jums bija tas vienīgais, ja? Nē, kaza iznāca ārā un āzis norēja mežā. Mums arī aizjūt uzreiz āzis norēja aiz grāvi. Aidā? Aidā.
Mēs esam apmēram 70 metrus no tās vietas, kur mēs redzējām āzīti. Iespējami āzīti. Tātad āzīts ir vai nu apgulēs, vai pagājis kaut kur nost. Tagad iesim uz priekšu. Gatavi situācijai, ka viņš varētu pēkšņi celties kājās. Tas rokas jāatbrīvo, visam jāatbrīvo. Tā ir tā situācija. Redzējām mēs viņu 15 metrus no šejienes. Viņš bija vienkārši sēdējis grāvī visu šo laiku. Sēdēja grāvī. Mēs atnācām visu šo attālu. Ieraudzījām vēl vienu citu stirnu, kas iegāja zem medību tūri. Tā viņš te sēdēja. Nu? Baigi veiksmīgi, laikam. Tad te apskatīt, kāda ir radziņa. Mēs viņu pamanījām jau kā pa gabaliņu jau. Sākumā pastamies stirna, kaziņa droši vien. Un tad kaut kādā brīdī tomēr izstās aizdomīgi tā galvas virspuse. Izskatās tomēr pēc āzīša. Nu, nācām pārbaudīt. Viss veiksmīgi, ļoti dinamiski. Skaisti. Bija tur tāds pumpiņš tā kā. Superīgi. Cik tāls šāviens? Tur tāds, 80 kaut kādi. Viņš bija nogūs, vai ne? Viņš bija ielīdz grāvī. Un es zinu, ka viņam tepat kaut kur jābūt, nekur apkārt nav. Jā. Mēs klusi, kā pienācām pie malas. Viņš lec ārā, uzlec augšā, ieraudzīja mūsu, paņēma koferi. Un tur apstājās. Jā. Nevajadz apstāties. Es tev rakstīju īziņu, kad viņš ir apgūlies vai kaut kur ielīdz. Es jau sapratu, ka viņš ir kaut kur piegulis vai kas, un man likās kaut kur tas grāvis tāds Bet ļoti laba pozīcija, kalniņš sanāca augšā. Tāpēc mēs gājām augšā un tikai tad spiedāmies ārā, lai būtu pēc iespējas klusāk. Skaistuļi. Ideāli. Un ļoti labi. Apsies āda ar viņam vēl nav. Nomainījies. Yes. Super. Super. Nu, ar vides. Tam. Gatavs. Vienmēr rokas ir jāuzloka pirms darbiņa, vai ne? Vecās tēvs tā teica. Jā, jo tad, kad tu būsi pa pusē kaut ko izdarījis, vienalga tu palūks kādam ar tīrām rokām pavilkt vēl uz augšu. Mums šodien mielasts, pateicoties kādam veiksmīgam medniekam, kādam labam operatoriem. Mums ir brīnišķīgi kadri, elpu aizraujoši. Un gardas vakariņas. Mēs ar Krišānu, kā saprot, jau varētu neēst. Mums divi ir operatori, Viņi ir lieli. Lieli, jā. Kārtīgi čagi. Viņi jābaro ir. Kas mums kāda recepte šodien? Mums principā ir recepte a la carte. Tu ieej virtuvē, paskaties. Kas tev ir? Mums ir 4 sīpoli, 5 sīpoli, 8 burkāni, 3 tomāti un būks dzēsātavā. Jā. Un, Nav vairāk 5 burkāni, mazāk. Burkāni paliek mazāk. Un visu vienkārši.
paņemam sastāvdaļas un uztaisam ēst. Bez trifeļa ir šoreiz. Bez šitā arī, jā? Bez šī. Vienkārši ēst? Vienkārši ēst. Vienkārši vajag paēst. Arī tā var, jā? Tā. Esam nocīti. Es sīpols lielos gabalos griežu, ne? Visu griežam lielos gabalos. Izšķīdīs. No pakaļciskas izņemsim ārā vienu vai divus lielus taisnus smukus muskuļus. Un man patīk atstāt tās plēvītes pēc iespējas klāt. Jo viņas, kad sutināsies, viņas izšķīst un viņas iedos to buljonīgo foršo garšu. Buks gatavots burkānu sulā. Burkānu sīpola suliņā, jā. Viss tā kā ritīgi vienkārši. Medījumam jau, man liekas, tas pats galvenais. Viņu nesabojāt ar kaut ko, tur nezinu. Jā, un tādiem sutinātiem ēdieniem. Šie gabali ir garšīgāk nekā karbonādi. Karbonādi jācep īsi, ātri, bam, gatavs. Jā. Vai arī jāklapē un tad jātaisa atkal. Bet šie te sulīgie gabali viņi tomēr ir. Sīpola bēdīgi diezgan tādi. Pērnie. Pērnie sīpola. Pērnais rukšs parasti ir pats labumiņš, bet sīpolam to nevar teikt. Nevarētu, jā. Nu, kas ar bukiem šai pusē? Buki ir? Bukus vakar pavērojām. Ļoti vēlu nāca ārā. Tagad bija pilns mēnesis, kas arī nav brīnums. Protams, šajā periodā akcentu mēs liekam tikai uz selektīvu medījumiem. Tas ir tātad buki, kas ir tādiem izteikti maziem radziņiem, kroplībām. Un tos smukos mēs šeit uz Murmastienē ļaujam viņiem sagaidīt riesti laiku, jūlija beigas, augusta sākums. Tiem ir, kā teikt, jāatstāja pēcnācēji. Tad, ja vajag, var lūkot trofeju. Bet vispār šis apriņķis Lubāna klāni, kad vienmēr bijis diezgan slavens ar kvalitīvām buku trofejām. Un šogad, man liekas, pēc bukam sevišķi labas trofejas. Šogad, ja gribās meklēt trofejnieks, šis gads ir labs. Tādas vērojami, tādas atziņas, nezinu, ko tu esi dzirdējis. Grūti saprast vēl šogad, jo buku redzētu daudz, bet tādu, laikam vienu esmu redzējis tādu, tiešām tādu jaudīgu buku. Vēl nāk ārā. Vakar, principā, ap 9 sākās kustība un tā, pavēl. Un patiesībā tāda neaktīva kustība. Bet mēnesis fāze tizlā. Es teiktu, tizlā mēnesis fāzē medījumi. Jā. Bet arī, ko es šogad novēroju, man pie mājas uzlikt sāls, un tur buki man nāk visu laiku, ko skatīties. Pusotru nedēļu pirms sezonas starta nāca 7 katru dienu. 7 gabali staigā krustšķārs. Bet tikko kā sazied baltā puķa izlentas, suņaburkšs vai kas tas ir, prom ir viss, neviena buka vairs. Kādam varbūt atnāk. Tā jau saku, ka jā. Viss ir mainīgs. Tātad rekur visas plēvītes šos te maziņos atstājam, tā saucamo silver skin, un to gan noņemam nost. Tas neizšķīdīs līdz brīdim, kad mēs jau gribēsim ēst. Tā kā šis mums būs par maz vēl 2. Paņemsim varbūt to priekšējo gabalu, kas parasti dara tikai maltai gaļai vai ilgai sutināšanai. Ļoti karstā katlā. Es pat gribētu teikt, apsvilinam gaļu. Un arī pārējās sastāvdaļas tieši tāpat. Uzreiz panas apcepsim, tad visu metam kopā. Sāls, pipari, mazliet cukurs. Un tad būs jāiedomājas, ka es vēl pieberu kajenes piparus, kurus es ļoti gribētu piebert, mums viņam nav. Un cik ilgi? Vienkārši tagad apcepam, forši nobrūžinam, kārtīgi. Kārtīgi, lai parādās tā ceptā garša. Un tad, kad tas ir, tad viss kopā un zem vāka mierīgi lēnām sutināt.